kvalifikācijas uzvarētājs Mārtiņš Imermanis pret Henriku Dulbīnski, 2022. gada Street Passes uzvarētāju, šobrīd otrajā pozīcijā esošu Latvijas semipro čempionātā aiziet Imermanis pa priekšu, Dulbīns seko, šīs būs ļoti labs tandēms, pievēršamies trasē, aiziet iemetienu, Drīzāk saskarās piemetienu brīdī. Pirmajā pagriezumā redzam, ka Dulbīnskis nelaiž vaļā Imermans caur šauro trajektoriju. Tagad mēģina tikt līdz ārnolai, tas līdz izdodas varbūt pārāk daudz. Šobrīd Dulbīnskis turpat blakus paskatīsimies, tik tuļš mēs iebraukt pašās beigās un abi divi pāri finišā. Wow! Jā, es gribētu tiem, kas nokavēja pastīties, silti ieteikt pastīties šo iemetienu brīdi. Iepriekš mēs jau redzējām, kā Dulbīnskis tur stumba citus projām iemetienu brīdī, bet šis bija diezgan fenomenāli. Viņš bija, es teiktu, centimetrus 5 blakus to tā priekšā braucošā aizmugurējā bumpera un pastīsimies vēlreiz atkārtojumā. Šis brīdis, iemetienā, Dulbīnskim patīk riskēt, to mēs esam noskaidrojuši šodien pavisam noteikti. Protams, arī Imermans tur varbūt šeit, neiebrauc tai kastē, bet kopumā, kā jau mēs gaidījām, aizraujošs tandēms, tur nebija tā labākā līnija Imermanim pāris vietās, tā ka redzēsim, ko tad parādīs Dulbīnskis un cik tad ļoti durvīs līdīs Imermans. Imermanim nav variantu. Iepriekšējā tandēmā viņš varēja vēl tādu drošo varbūt pret Lumis toreiz taisīt, bet tagad redzējām, cik tuvu bija Dulbīnskis. Un, ja Dulbīnskis veiks labu vadošo braucienu, tad Imermanim jābūt blakus no starta līdz pat finišam. Vai viņam tas izdosies, to mēs tūliņ redzēsim. Jā, tagad pa priekšu Dulbīnskis un sekojam Imermans. Nepalaižam neko garām, pieslēdzamies trasē, pieslēdzamies ekrāniem pa priekšu Dulbīnskis un tagad jāpresē viņu Imermanim. Un Imermans tur bišķiņ atpalicis no Dulbīnska, tikmēr Dulbīnskim labs vadošais brauciens, vai Imermanim izdosies visu laiku tur neliela korekcija no Imermaņa, tikmēr Dulbīnskis visu dara kā nākas brauc tur, kur vajadzētu Imermanim īsti neizdodas noturēt tik skaistu un lūdeni līniju, bet beigās Imermanis gandrīz vai durvīs Dulbīnskim. Tālūk. Jā, tālūk. Uzkrītošākais noteikti ir tas, kad redzam, kāda distance ir atšķirībā no iepriekšējā tandēma. Jā, startā redzam, ka Imermans ir ievērojami tālāk nekā Dulbīnskis, bet šeit nebija arī perfekta varbūt trajektorija no Dulbīnska puses. Kaut kas līdzīgs, ko Imermans pirms tam rādīja, bet uz pašām beigām jau Imermans bija vēl tuvāk nekā Dulbīnskis Imermanim. Tā kā šeit ir, es teiktu, tā divās daļās tas brauciens. Pirmā daļa sekojošā bija labāk Dulbīnskim, otrā daļa sekojošā bija labāk Imermanim. Un vadošie braucieni, es teiktu, diezgan līdzīgi. Tā kā te arī visu izšķirs kaut kādas nianses. Jā, bet redzēsim. Manuprāt, tiesnešiem jau ir zināms rezultāts. Tūliņ paskatīsimies uz ekrāniem visdrīzāk. Jā, un rezultāts mums ir uzvaru iegūs Henriks Dulbīnskis.